Šo inovāciju fórumu mēs realizējam jau 3. gadu. Un jāsaka tā, ka katru gadu, protams, ka mēs pieliekam kaut ko klāt. Mēs jūtam, ka arī klientiem izpratne par šo inovāciju jautājumu aug, jo mēs paši sākotnēji domājam, ka tā ir tikai lielu investīciju realizēšana tehnoloģiskos procesos. I work in many different regions, different countries. I see a clear difference in the regions that embrace a lot of openness. And this is something I really feel when I'm now working here in the Baltics, is that there's a lot of enthusiasm to learn from different industries, to learn from other people, and really to embrace new technologies as well. Tikai var novērtēt pozitīvi, kad par šādām lietām tiek runāts plašākajai auditorijai klientiem. Man ļoti patīk tie piemēri, kad tiek minēti starpnozaru kombinācijās, ja, kad citi var ielūkoties, kā citās nozarēs tas notiek. Līdz ar to var paņemt labākās lietas sev, paskatīties tieši tos miksus, un ar to arī rodās tā inovācija. Ja. And of course it's cool to compare to Uber or Skype or do whatever, but also a lot of SMEs can small and medium enterprises can innovate in their own way without doing real cool, radical, new, groundbreaking, Silicon Valley funded things. And I think that is interesting, and I think that's the vibe you'll feel today. Pāršā inovācija, man liekas, visiem saistās ar kaut kādu tehnoloģijām, tur IT vai tādām lietām. Bet tas, ko mēs izdarījām, mēs to uzskatām par inovāciju, kad mēs radījām produktu esošā segmentā, bet pilnīgi cita pieeja nekā ar lielajiem ražotājiem, kas šobrīd konkurē tirgū. Šie jaunie uzņēmumi, kas kaut ko mēģina ieviest tirgū, viņiem visiem tas ir process. Viņi nāk ar vienu ideju, viņi redz, tad pamainīsim tā un tad tā. Un biznesos daudzos tas ir process, bet tagad to var darīt ātrāk. Man personīgi noteikti inovācija ir kustība. Kustība uz priekšu varbūt pat nevienmēr ļoti ātri, bet noteikti kustība. If you don't have a way to capture value, to make money with your invention, probably then it's not innovation anymore. SEB banka ir biznesa banka, un viņi, es domāju, ka saprot Latvijas tā mazā vidējā biznesa problēmu un cenšas pēc labākās sirdsapziņas arī tomēr būt atvērta un kustīga. Bankas misija, atklāti runājot, ir kaut kādā mērā būt garlaicīgākai, drošai, paredzamai, stabilai, lai tas interesantais notiktu klientu pusē. Un arī SEB bankas tā vairāk kā 150 gadu vēsture Skandināvijā ir caur to, ka mēs esam atbalstījuši gan labos laikos, gan sliktos laikos klientus, kas ir inovatīvi auguši. Un ko es saskatu, ka SEBs atbalsta jaunos, atbalsta šīs jaunās idejas, un šie jaunie uzrunā mūs. I really like the vibe and the flux that's going on in the Baltics right now. I think it's a fantastic space to be in as a country. And yes, there are a lot of things to do, but at least there is the change to make it happen. Tās idejas ir aizraujošas, tās iespējas ir aizraujošas, un ka reiz tu sāc ar viņām darboties, tā ir zināmā mērā tā kā vīrus. Tu saslimst, un arī paši jaunā uzņēmumā strādāt ir zināmā mērā vīrus, jo tā atšķirība ir, ka jaunā mazā uzņēmumā tā rīcības brīvība ir daudz lielāka, tās iespējas kaut ko mainīt un ietekmēt ir daudz lielāks arī, ja neesi pats vadītājs. Napoleons nekad nesēdēja teltī. Viņa inovācija bija telti novākt projām. Vienmēr viņš ir gleznots redzams zirgā, un viņš prasīja kavalēristiem, vai jūs gribat uzbrukt pa labi vai pa kreisi, artilēristiem, vai jūs gribat rītā vai vakarā, kā jūs to redzat. Un to zinību, to gudrību viņš savāca no viņiem, no tiem viņa darbiniekiem, viņa gadījumā karavīriem. Un pēc tam, protams, salika kopā kopējo plānu un tā kā ļoti precīzi skatījās, ka tas plāns tiek ievērot. Inovatīva kompānija vienmēr ir gatava iziet ārā no telts, gluži kā Napoleons zirgā, pastīties, kur kas notiek, iesaistīt savus darbiniekus, uzticēties viņiem, prasīt viņiem viedokli un veidot tādu kultūru. Un tas ir tas, ko ir iespējams arī bankā veidot un pie kā mēs strādājam.